Tātad mēs esam tikuši jau līdz 4. solim. Pasties, vai tad ir tik sarežģīti? Tev ir uztaisīt jau inventarizācija, tev ir pierakstīt jau kaut kāda ēdiena idejas, ko tu vari gatavot no tiem produktiem, kas tev palika pāri. Tagad tev ir arī šī maltīšu formula, pēc kuras tev vajadzēja padomāt, varbūt pāris receptes izdomāt. Šobrīd jau tev ir diezgan liela bagātība ar ēdieniem, ko tu varētu gatavot. Vai tiešām izskatās tik maz? Kā citreiz liekas no malas. Tagad mēs esam pie 4. soļa, mēs neesam beiguši. Līdz būs vēl tev daudz idejas, tā kā izvēlēties tev būs no kā. Ja šobrīd, tu izgāji, tev mājās nekā nebija, no mājās produktiem tu neko vairs nevari pagatavot, tev ir varbūt uztaisīts tagad pēc tās maltīšu formulas, kaut kādas pāris idejas. Ir vēl vietas, kur tu vari smelties idejas. Tad ir 3 vietas. Numur 1, šajā nedēļā zem šīm nodarbībām būs arī low carb recepšu saraksts, kur ir vairāk kā 100 tieši low carb ēdienu recepts. Šīs receptes tu droši vari mainīt. Un tu redzēsi, ka tur ir it kā viena porcija norādīts, bet tas ir vienkārši, tur ir uzrakstīts vienkārši 1 vai 2 porcijas, tā idejiski, bet faktiski tu vari ēst, tu vari gatavot pēc tās receptes un ēst kaut vai abas 2 porcijas vienā piegājienā. Un tu redzēsi, tur ir piedevas un pamatēdienu, un tad tu vari taisīt pamatēdienu un piedevu kopā un ēst abas kopā. Tā kā par tiem daudzumiem, kas tur ir norādīti, par tiem ogļhidrātu daudzumiem, visām tām lietām neuztraucies. Vienkārši gatavo pēc tām receptēm un modificē viņas pēc saviem ieskatiem. Tās receptes nav ar neko absolūti īpaši, tikai ar to, ka viņas ir pagatavotas no low carb produktiem. Tā ir numur 1. Tātad tu vari aiziet paskatīties tās receptes. Numur 2. Facebook grupas ēdienu bilžu ieraksts. Un tātad, ja tu aizies uz mūsu Facebook grupu, Uzturšķāp nometni, tu redzēsi, ka tur ir posts, jeb ieraksts, vienīgais ieraksts ar ēdienu bildi, ko es esmu sācis, un tur komentāros ir vairāki 100 bilžu ar ēdieniem, ko cilvēki ir taisījuši un atstājuši tur tieši tādu iemeslu dēļ, lai tu varētu pasmelties idejas. Un arī tavs uzdevums ir laikam ritot uz priekšu, ir atstāt tur vismaz 3 ēdienu bildes ar tām lietām, ko tu esi pagatavojis, lai arī citi pēc tam var paņemt idejas. Tātad, ja tev joprojām nav īsti skaidrības, ko ēst, aizies uz recepšu sarakstu, vai arī aizies uz Facebook grupu un atrod to ierakstu, kurš tur kaut kur būs, kur ir ēdienu bildi, uzspēr paskaties komentārus, un tur būs 100 bildes, un tur tu vari dabūt arī iedvesmu. Vai arī numur 3, zem šī video būs saraksts ar idejām, ko gatavot. Un tas saraksts ir vienkārši ar tiem ēdieniem, ko citi dalībnieki Uzturšķāpni pirmajā versijā bija atstājuši zem tās maltīšu formulas. Un tas arī ir vienkārši idejiski, lai tev būtu tā kā iedvesmu padomāt, kādas kombinācijas tur varētu izveidot. Tā kā izdari to un paņem no visiem šiem resursiem, atrod vēl pāris recepšu idejas, kuras tev uzrunā. Tev loģiski viss nav jāgatavo. Un tev arī tagad, kad mēs pierakstam visas tās lietas, ko tu varētu taisīt ēst, tev nebūs jāgatavo visi šie ēdieni. Šobrīd mēs vienkārši veidojam bāzi ar idejām, no kurām tu varēsi pasmelties iedvesmu, lai tev nekad nebūtu sev jājautā, ko es varu ēst. Tā kā izej cauri visiem šiem resursiem, aizej apskaties receptus, izvelc kaut kādas lietas, kas tev uzrunā, kuras izskatās priekš tiem kuras izskatās pieņemams. Aizej paskaties uz Facebook, paskaties tur uz tiem ēdieniem, ko citi ir gatavojuši, tas noteikti var iedvesmos kaut kādas jaunas kombinācijas uztaisīt vai kaut kādas jaunas ēdienas. Un numur 3, paņem lejuplādē to sarakstu, kas ir zem šī video, un paskaties, kādas tur, idejas cilvēki ir atstājuši, un tur noteikti arī tu varēsi atrast kaut kādas lietas, kas tev uzrunā, kas tev dod, varbūt es šito varētu pamēģināt tā tālāk. Un tad pierakst visu šīs lietas, kas tev nāk prātā, ko tu varētu. Un tagad jau mēs tuvojamies tā sagatavošanās beigām, un tev jau ir tagad rītīga, kārtīga ēdiena bāze, no kā taisīt, ko gatavot un ko ēst.